Visiem, un šodien es spēlēšu Clash of Clans. Es jums rādīšu, kā es uzbruku klanvārā un kā man citi uzbruka klanvārā manā klanā. Kā jūs redzat, man vajag daudz golda. Tagad es krašu 9. tonhālam, lai varētu uzbrukt to te štruntiņu. Un tā, sāksim. Tā, vēl revens. Un es parādīšu man pirmo uzbrukumu, kur es paņēmu uz 3 zvaigznītēm. Šī bāze bija ļoti viegla, varat paši apskatīt. It īpaši man, jo mani golemi. Es vienkārši šeit ielaidu golemus, pēc tam viņi apgāja visam tur apkārt, tā kā viņam nav nekādu tur sienu starpā, tad es to varēju paņemt ļoti viegli. Kā redzat, es šeit nometu uz puķabus pils, lai ātrāk iznīcinātu viņu, un pēc tam nometu 3 vizardus. Jo tā savādāk, ka tie 2 pili nenogalina viņu, un lai viņam tā kā atņemst HP, skatieties, ko es to izdarīšu. Tā. Tad es nolieku visur apkārt vizardus. Tūlīt varēsiet redzēt. Tā, šeit, tūlīt es nolieku šeit. Jā, šeit. Lai Peka un Barbarian Kings neaiziet nekur prom. Jo bieži notiek tā, kad tūlīt redzēsiet, ielaidīšu Peku un Barbarian Kingu iekšā. Tā, rekur Peka, jā. Un Barbarian Kings. Ja šeit, piemēram, būtu visāds mantas palikušas, tad viņi aiziet apkārt, un tas ir ļoti slikti. Man šeit Barbarian Kingas īpašais gājiens ļoti palīdzēja. Šeit, diemžēl, man vizardi nesprāda. Tad redzēsiet, es aktivēšu Barbarian Kingu. Es knapi, ja godīgi pamanīju, ka viņš ir jāaktivizē, tāpēc, paldies par to, kas to iepamanīja. Kā redzat, viņš šeit visu iekšieni paņem. Šeit bija kanons laikam. Un tad šitie vizardi mierīgi paņem. Un tad jau man kļūst skaidrs, kad es šo bāzi paņemšu 3 zvaigznītēm, no jau 3 golemi. Tad man pastieties, kas no defuser palicis. Un vēl vizardi daži, un vēl Peka. Nu šeit jau var likt 4x, jo jūs jau sapratāt, ka tās ir 3 zvaigznītes. Tā, un tagad uzliksim otru man uzbrukumu. Tas man, diemžēl, sanāca tikai 1 zvaigznīti, un arī viņam jau bija 1 zvaigznīti. Tā. Šoreiz man Peka un Barbarian Kings aizgāja pavisam tur no sākuma izjūna tropus. Uzmetu abas pils, nometu 3 vizardus, kā parasti, un šitā, un sāku uzbrukt no pavisam citas puses. Iznīcinu cieniņu. Nometu vēl 2 tādus, bet viņi nosprāga. Tā kā redzēt, es gribēju šeit iznīcināt, bet neiznīcināju, un redzat, ka šeit Peka un Barbarian Kings ir aizgājuši visam ne tur. Un tāpēc var teikt, šis uzbrukums bija tikai 1 stār, jo ja Peka un Barbarian Kings būtu aizgājuši šeit, viņi būtu iznīcinājuši Stronghold, un pēc tam jau varbūt arī vispārējo. Nu, šeit, kā jūs varat saprast, bija 2 zvaigznītes, jo viņi apgāja apkārt. Un šeit Peku mierīgi iznīcināja ar Barbarian King palīdzību. Baigi lielais līķīts tur pēc tam palika. Un pēc tam vienīgā cerība bija šis golems, kad uzsprāgs un iznīcinās Stronghold, bet viņš uzsprāgās pavisam no tur. Tā. Un tagad varētu parādīt citu 3 zvaigznīšu uzbrukumu. 15 to paņem 12, tas jocīgi, 14 to es paņēmu. 13 to paņem 6, tas pavisam jocīgi. 12 to 13, tas ir labi. 11 labi, normāli, ļoti labi, normāli. Tas ir slikti, ja 7 to paņem 3 un ne uz 3 zvaigznītēm. Pastīsimies to uzbrukumu. Tā. Trūpi jau labi. Jā, tā. Es arī tagad krāju 9. tonhālim, jo es arī gribu jumpspīlu. Tagad, ja tev ir 9. tonhāls, tu vari dabūt gan jumpspīlu, gan freizu. Un arī dabūt 30 vietiņas un dabūt golem. Nu, un, protams, sienas uzlabot. Tā. Un, protams, 8. tonhālam nekas pārāk daudz nav uzlabots, tikai defense. Bet, tad, kad man būs 9. es visu točnu uzlabošu, un tad tikai iešu uz 10. Arī sienas.
Sienas uz 8. līmeni maksā 500 000. Tas tik daudz vienkārši. Jo pa 2 miljoniem to var uzlabot tikai 4 sieniņas. Tā es par to naudu varētu uzlabot, piemēram, kanonu uz zelta līmeni, piemēram, ja tev ir 9, tad viņi uzlabos 10. Tad vēl Archer Towers maksā 2 500 000. Ja es uzlabotu 5 sieniņas, tikai 5. Es par to varu uzlabot Archer Tower. Pagaidām 10. tonhā pēdējiem. Šeit uzbrukums arī ir beidzies. Tā, šeit 7. jā. Tā, 6. paņem 4. Tas normāli vēl. 5. paņem 5. Tas ļoti labi. 2. Tas vēl ir pieņemami. Un šeit vēl nav uzbrucis. Tā, mums šeit pirmais paņem 41%. Man īsti nepatīk šajā klanā, ka DZD bieži nepaņem pirmo zvaigznīti. Viņš visbiežāk paņem viņus kaut kādiem 40, 9, 8. Tā. No sākuma viņš nometīs šeit visu. Es nometīs vēl vienu. Tā, pēc tam es neatceros, ko viņš tur izdarīja. Jā, tad viņš šeit noliks 2 savus golemus, 1 savu, un tad vēl gigantu un vēl vienu golemu. Tāks. Tā. Aleks šodien nevarēja ierasties, viņam bija citas darīšanas. Tāpēc, es nolēmu nofilmēt pats video. Nolika Witch. Ar 11. tonhālu diezgan daudz izmanto Witchus. Jo tāpēc viņi sumo daudz to stūru un ir spēcīgi, bet šeit jau ātri iznīcina. Es īsti nesaprotu, priekš šam šito jauno ieroci, viņš baigi daudz HP ētiem. Ja 10. tonhālu jau bija ļoti grūti paņemt uz 3 stāriem, tad 11 var teikt gandrīz nereāli. Viņam ir vēl šitas ierocis. Un kas vēl viņam bija? Tā. Un vēl Wizardo un jauns Kings. Jaunais Kings nav pārāk labs, maksimālais līmenis 20. tikai. Protams, viņš var liekt pāris sienām, bet damage viņam nav pārāk liels. Es man šeit drīz iešu prom no šī klana. Varbūt es nezinu, ja mums klanvāri neuzlabosies, jo mēs bieži sākam zaudēt klanvārs. Tā, jūs varat redzēt, kāds šis Kings, pastieties, cik viņš vājš. Labi, pret tonhālu varbūt, jā. Pastieties. Pink. Vēl arī ilgi jāgaida. Tas vispār man viņam besī. Viņš var teikt, vispār damage tam tonhālu nav nodarījis. Un pats jau nosprātis. Tā. Jā, viņu vietā es pat Archers nelikt, jo tam nav jēgas. Jo visur defense aizsniegsies. Tā noliksim uz 4. Tā, man šķiet, ka viņš nolika. Es tā arī domāju, ka viņš pie kaut kādiem šitādiem noliks. Jā. Tagad paskatīsimies, kā man uzbruka. No sākuma man uzbruka 15. Tā. Nē, kur ir. Tāks. Un es defendoju, viņš man paņēmis 37%. Gribu pastīties, labi. Tā. Viņš izmantoja kaut kādu jocīgu lūču stratēģiju, pastieties man klāno bāzi, protams, šeit celnis, bet, man viņi iznīcināja tikai 3 reizi. Tā viņš sākam nolikt barbarāns, lai izmantot man traupus. Un tas man šeit ļoti labi, jo viņš vēl iztērēja Barbarian King un 10 barbariānus, lai izvilnot tikai mans traupus. Un tik šitie te, tam Barbarian Kingam vēl tik nodarīs damage liels. Tad viņš nometīs šito, bet, pret būtis īsti nepalīdzēs. Viens pirmā līmenī šis pīls. Pret balūnu varbūt. Jā, tā. Šai balūns, protams, nokrīt. Mēs vienmēr ziedojam 5. līmeņa puķi un balūnu. Jo priekš 8. tonhālu 25 vietiņām, tas šķiet, ka tas vislabākais. Par šām viņš nolika peku šeit, es nesaprotu pilnībā. Man šķiet, ka tas bija tikai, lai puķi izvilnātu stoļu. Kā varat redzēt, 15. zemāku uzbrukt, viņš pat šito puķi neiznīcinās. Tad viņš Hūgraiders vēl noliek vienkārši uz dūlovi, jo visu uzreiz nomirst. Lai kā nav šito neiznīcināja. Tikai Archer Tower, pat puķis vēl nav miris. Tad viņš vienkārši noliek puķus, cerot vismaz zvaigznīti.
Bet, nu, šito viņi ilgi jauks, nu, jo storage ir visvairāk iPad. Un, protams, izmanto Townhall. Puķis ir miris, bet, nu, šeit jau pa viņu sāk šaut abu air defense. Un labi tas, ka viņš šāva pa vienu puķi. Red pīvu. Sēties, cik viņam atņemas. Var teikt, 4 šāvieni no katra un viņš ir miris. Jau šeit Archer Towers ļoti labi palīdzēja, bet šeit jau var sākt šaudīt tikai vietas. Diemžēl šeit jau viņam ir ļoti maz HP dēļ Archer Towera. Nogalināja šito, nu, tad viņš varēja saprast jau, ka šeit nebūs pat zvaigznīte. Es viņai tā jau būtu beidz. Nu, nē, vienīgā cerība, ka viņš aiziet šitā. No sākuma Hayden Tesla, pēc tam pie tā tur, kur trūpus likt. Bet, nu, bet šeit jau tāpat taisnīgs, tāpēc tas neko mainītu. Nu, jā. Pēc tam es parādīšu, kā man vēl viens uzbruka. Viņš man paņēma, protams, uz zvaigznīti, bet, nu, es viņu paņēmu uz 3, un viņš man tikai zvaigznīti. Nu, mazliet smieklīgi. Tā. Nu, šeit gatavs mani. Tā, nē. Šeit. Kur man paņēma 14,74%. Tā, var teikt, uz manu bāzi iztērē 3 atakus. Un, protams, trešajā vinnēja, bet, nu, tas ir daudz. Tāpēc, jo 3 uzbrukumi no 30, tā ir 1/10 daļa. Galvenais ir uz vienu tādu kā pēdējo kājas. Galvenais 15, 14, un man šeit, jā, man paņēma 13. Tā, šeit tā ir defense, jā. Un šeit jau viņš saprat, ka tā būs tikai viena zvaigznīte. Jo man šeit jau ir šitas, vēl šito tūlīt nositīs, tā jau vispār kļūt skaidrs. Šeit viņš vienkārši varēja paņemt uz procentiem, jo dažreiz klanvārā ir izšķirīgi procenti. Es arī būtu atstājis. Tā. Un tagad parādīšu, kā man uzbruka pēdējie 13, kurš man paņēma. Lūk. Tā. Taks. Mēs varam ciet. Sākums 2x. Es pacelšu ataku īsti neesmu redzējis, tāpēc es neko nevarēšu pateikt priekšā, diemžēl. Tā, balons ir nost. Jā. Nu, mazliet žēl, ka viņš man paņem 3, jo tad vajadzētu vēl 4. man uzbrukt. Tā. Jā, balūni, go balūni, bet nu balūns vēl nomirst. Mums 4. Tā. Nu, un šeit jau kļūst skaidrs, ka tās būs 3 zvaigznītes vienīgas, ja šis būtu aiziet šeit, viņš būtu nogalnājis to tur būtu, nu, jā. Nu, un šeit arī 3 zvaigznītes. Nu, labi, ar to arī it kā beigstos šis ataki klanvāros. Abonējiet šo kanālu, liekat like, subscribe. Un, ja jums patīk kāda vēl cita spēle, gribat, lai mēs par viņu nofilmējam, rakstiet čatā mums. Labi, atā, līdz nākamajam video, atā!